Sveiki visiem, Gundega šeit, un man liels prieks, ka esi atkal pieslēdzies, un man pašai prieks, ka es pati pieslēdzos. Ilgāks laiks atkal neesmu neko runājusi, neesmu neko stāstījusi, bet ik pa laikam izlec dažādas jaunas idejas, un ko varētu runāt, bet tā tēma ir tik liela, ka brīžiem vienkārši viss sakrīt vienā čupā, un mēs jau to zinām, kā tas ir, vai ne? Jā, mani sauc Gundega. Tie, kas mani dzird pirmoreiz, es esmu, kas es esmu? Es esmu brīvmākslinieks būtībā, bet es esmu atklājusi brīnišķīgu dabas programmu, ar kuru katrs cilvēks, ja viņam nav slinkums, pastrādāt nedaudz ar sevi, nedaudz, cik nepieciešams, jā. Dabas programma, kas palīdzēs atgriezt veselību, un ne tikai mainīt tavu dzīvi. Reāli es esmu gājuši šim cauri. Es saku brīvmākslinieks, tāpēc, ka mēs būtībā visi dzīvē esam mākslinieki. Mēs esam radoši dvēseles. Un jautājums tikai, cik daudz mēs ļaujam šim lidojumam būt sevī, vai ļaujamies šim lidojumam, vai ne? Un mans lidojums ir bijis diezgan brīvs, kaut arī man dzīve varbūt nevienmēr ir bijusi tā vieglākā, un nevienmēr ir bijis tā, kā es gribētu, bet jo es vairāk uzticējos šim lidojumam, un jo es vairāk biju es pati, jo veiksmīgāk un labāk viss notika. Ja? Un tie jau, kas ar mani strādā, es strādāju grupām, man ir grupas, mums ir ilgtermiņa grupa, jā, kur mēs ejam ilgtermiņā, kura jau darbojās jau 16 mēnešus, ja? Tas jau apmēram ir tātad 1 gads un 4 mēneši, jau būs tūlīt jau pusotras gads. To grupas izveidoju tīri eksperimentālā veidā, lai saprastu, vai Latvijas, teiksim tā, auditorijai šis būs vajadzīgs. Ja? Šī informācija, ko es sniedzu, ir unikāla. Es zinu, ka daudzi, kas pasniedz kaut kādas savas lietas, teiks, ka viņu informācija ir visunikālākā, protams. Bet patiešām šī informācija ir unikāla ar to, ka jums ir iespēja paskatīties spogulim otrā pusē, ja monētas otrā pusē. Ja? Jo mēs dzīvojam sabiedrībā, iekārtā, kas atspoguļo tikai vienu pusi, ka ir tikai viena patiesība, un tā ir tāda, kādā mēs dzīvojam. Bet svaigēšanu ar augļiem, ogām un melonēm mēs attīram savu apziņu, mēs attīram to, ko mēs neuzskatījām nemaz to par piesārņojumu, bet tas ir piesārņojums, kas mums tiek uzspiests, un tikai ejot šajā programmā, detoksikācijas reģeneratīvais detoks, mēs sev par brīnumu atklājam šo otru pusi, kas vienmēr ir bijusi noslēpta no sabiedrības, ja? Jo tas nav izdevīgi šai iekārtai, un nav nevienam izdevīgi tiem, kas to iekārtu ir iedibinājuši. Jā, es runāju par svaigēšanu, es runāju par ķermeņa attīrīšanu visos tās slāņos, jo mūsu ķermenis nav tikai fiziskais plāns, mūsu ķermenis ir ļoti daudz slāņi. Ja? Tātad mums ir emocionālais slānis, mums ir astrāls emocionālais, mums ir mentālais, garīgais, mums ir kauzālais ķermenis. Ja? Un šī zinātne ir ļoti maz pasniegta, ļoti maz par to ir runāts, un ja arī kāds par to runā, tad tas tiek ļoti ātri apklusināts. Jo kā es arī teicu, ja, tātad nav izdevīgi šai iekārtai. Es gan jau iepīšu vēl kaut kādas tēzes, varbūt ienāks kaut kas man vēl prātā, ejot cauri šim video, bet vispār šo ierakstu es veltīju vairāk tieši atbildēšanu uz jautājumiem. Ja? Man radās ideja izgriezt tātad jautājumus no mūsu privātajiem čatiem, no mums ir privātajām grupām. Es izlēmu, ka es šos jautājumus atbildēšu arī šeit, jo
tie būs noderīgi arī visiem, jā, visiem tie, kas klausīsies. Jā. Tātad, jā, mēs runājam par svaigēšanu, kas ir svaigēšana, es domāju, augu valsts svaigēšana, izņemot riekstus, sēklas, un par tiem es arī atbildēšu arī jautājumos, kāpēc nē. Un mana programma vai šī programma konkrētā ir pilnīga, absolūta ķermeņa restartēšana, vecās programmas noņemšana un jaunās programmas uzinstalēšana, kas nebūs viegls process. No vienas puses tas ir ļoti viegli. Tev ir tikai jāēd svaigi. Un viss. Un būtībā svaigs būtu jāēd, vajadzētu ēst 7 gadus, jo tas ir ātrums, kā atjaunojās viss ķermenis. Tas būtu ideāli vienkārši, jā. Būtībā mēs esam vienīgā suga dabā, kas vāra savu uzturu. Jā, tātad mēs ēdam savu sugai nepiemērotu, mēs savāram to uzturu, lai to varētu vieglāk sagramot, bet līdz ar to mēs arī atrofējam savus orgānus, savu gramošanas traktu, un tad, kad mēs uzsākam, piemēram, svaigēšanu, tad daudz cilvēku sūdzās par to, ka viņiem augļi un dārzeņi negremojās, veidojās gāzes, un rodas dažādas problēmas. Un tas tikai tāpēc, ka mēs esam pieraduši vai ieprogrammēti ēst vārītu uzturu. Ja? Vārītas substances, pat teikt. To ir grūti pat nosaukt par uzturu, ja? Jo tas, kas ir vārīts, tas ir izvārīts ķīmiskajā līmenī vai ķīmisko elementu līmenī ir sametināts, sakusis, ja? Un ir acidoze veicinošs. Ja? Tālūk. Lai nebūtu tāds baigais haoss, tad es domāju, metīšos iekšā uzreiz jautājumos. Jautājumi ir daudz, bet es ilgi nebūšu. Centīšos tā, lai nebūtu pārāk arī garš šis pasākums. Ja? Tātad, ķeramies pie lietas. Tātad pirmais jautājums ir, kāda ir norma asins pH? Tātad pH līmenis, kādam jābūt ir pH līmenim asinīs? Par to mums nevajadzētu uztraukties. Kā uztraukties? Mēs to nevaram, kā lai pasakām, regulēt. Mēs regulējam, protams, ar uzturu, bet būtībā to regulē homeostāze. Un pH, asins pH ir 7,4. Tas ir minimāli. Tas ir minimums, kam ir jābūt normāli bāziskam, ja? Bet ideālā variantā 7,6 ir mūsu asins pH līmenis, ja? Kāpēc es saku, ka mēs pH līmenī nevaram baigi mainīt? Mēs viņu nevaram mainīt, principā, nē. Tāpēc, ka dabā ir ieprogrammēts, ka asins pH jābūt ar 7,4. Ja? Un ja tas pH paliek zemāks, mums paliek 3 minūtes, ko dzīvot, ja? Reāli. Tāpēc, kad organisms homeostāzes rezultātā pH līmeni turēs tādu, kāds tas dabā ir ieprogrammēts un ir vajadzīgs, lai darbotos sistēma. Mēs runājam šobrīd par organismu sistēmu. Ja? Mēs runājam par bioloģisku, mēs redzam mūsu savu ķermeni, mēs redzam kā bioloģisku instrumentu, bioloģisku mašīnu, varbūt tā var vēl teikt, vai antēnu, kas ir ieprogrammēta dabā, ka tā strādā tieši tā, un tā ir vajadzīgs tādas attiecības, ķīmisko elementu. Tātad šīs attiecības tā, lai tas darbotos veiksmīgi. Ja? Un ne tikai darbotos veiksmīgi, bet būtu savā augstākajā performancē. Bet problēma ir tāda, ka cilvēks ar uzturu ir novests, kā viņam šī performance ir zem katras kritikas. Ļoti, ļoti zema. Ja? Un asins saskāpšana notiek principā pati pēdējā. Tur jānotiek vispirms sabruks viss organisms, un tikai tad sāks asins pH sāks tātad arī samazināties. Ja? Un pieņemsim organismā ir šī acidoze. Ja? Tā ir acidoze, ja? No kā organisms, pret ko organisms cīnās, ja? Iestājās, tā ir acidoze. Ja? Un tātad šis asins pH tiks uzturēts, ja to nevarēs izdarīt ar uzturu, ko cilvēks dod sev. Mēs dodam ķermenim iekšā, liekam, ja? Tad šis pH tiks uzturēts, ņemot
no audiem, ņemot no skeleta, tātad elektrolītus. Elektrolīti ir visi minerāli. Ja? Tāpēc mēs varam runāt par artrītiem. Mēs varam runāt par dažādām artrozēm, artrītiem, viss, kas ir ar īts, ja? Tas rodas acidozes iespaidā, ja? Tātad acidozes, tātad šis asinīs pH vienmēr būs tāds, kam tam ir jābūt. Ja? To mēs vienmēr atcerties, bet tā acidoze, tā ir tā limfātiskā acidoze. Ja? Mēs runājam par limfu, jo limfa arī attīra asinis. Limfa attīra asinis caur liesu. Ja? Tā ir vienīgā vieta, kur asinis satiekās ar limfu, un nekādā gadījumā limfa nekad neietek asinīs. Mēs būtu beigti uz vietas. Ja? Tas tā nenotiek. Ja? Tātad tas ir skaidrs. Ja ir ir šī acidoze un organismā ir par daudz tātad šīs skābes, ja? Tad, ja nav iespējas to uzņemt ar uzturu, netiek dots pietiekami elektrolītiem bagāts uzturs, organisms savas asinis, tātad bāziskos, ņemot elektrolītus no kauliem, no audiem, no turienes, kur var paņemt. Ja? Organisms ņem no kauliem, tāpēc, ka tie ir mazāk dzīvībai bīstami, bet, ja cilvēks ir, piemēram, piedzimis ar kaut kādiem vājumiem, ar sirds vājumiem, ar kaut kādām aizkuņa dziedz, ar gremošanas trakta vājums, jebkādi vājumi, ja? Kas ir tie vājumi? Tie ir iedzimtie DNS līmenī, limfas līmenī ir iedzimts no senčiem, to mēs mantojam no senčiem. Mēs ienākam kā jauna dvēsele, bet savu ķermeni mēs mantojam no mammām un tētiem. Un ja mēs esam mantojuši skābu organismu ar novainātiem audiem, ģenētiski novainātiem, ja? Tad tur arī būs šī problēma. Ja? Bet to var atrisināt ar augļu, ogas, melons un svaigēšanu. To var atrisināt, bet es to iesaku darīt vismaz sākumā ar mani vai ar jebkādu citu mentoru, kas jūs pieskata. Mums ir ilgtermiņa grupa tāpēc izveidota, ja? Tur ļoti daudz informācijas, ja? Par visu. Grupa tiks vēl uzlabota, katru reizi tiks uzlabota, un mēs jau darbojamies, kā es arī teicu, jau 16 mēnešus. Jā, tā kā jau esam vairāk kā gadu. Nākamais jautājums. Vai vienveidīgs augļu uzturs nekaitē? Piemēram, kādu dienu ēdu tikai apelsīnus? Nē, nekādā gadījumā nekaitē, notiek tikai labāk. Nekaitē. Vispār mūsu organisms ir ļoti izturīgs. Ko mums pamet, mēs esam ļoti izturīgi. Organisms var, ja mēs spējam turēt šādu augstu acidozi veicinošu uzturu, un kas mūsu prātos ir iestāstīts, ka tas ir normāli, ja, tad mēs visu varam paciest. Ticiet man, mūsu prāti ir aizprogrammēti absolūti nekurienē. Mēs ēdam uzturu vai liekam iekšā tādas vielas, kas mums rada slimību, ja. Un notiek aburtais loks, un neviens neko nesaprot. Un arī es tur biju, tajā situācijā, un tikai ejot cauri pati savām veselības problēmām un mūžīgi atduroties strupceļā ar medicīnu, ar zālēm, ko es dzēru pāri pa 20 gadiem, spēcīgs hormons, ja, es sapratu, ka tas ir atburtais loks, un ja es nesākšu sevi izglītot, nesākšu ar sevi strādāt, tad es savos 50 gados noteikti būšu jau tuvu pie 80 gadi, ja? Tā kā pēc salīdzina, ja? Varbūt vēl jaunāk. Tā kā es gāju šo ceļu un es sapratu, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs varam sevi reāli izvilkt ārā no šīm toksiskajām stadijām, ka vienkārši brutāli sevi pagriezt, mainīt, pilnīgi brutāli mainīt šo ķīmisko elementu sastāvu kvalitāti. Nomainīt no acidozi veicinošiem elementiem uz bāzi veidojušiem elementiem. Ja? Un kas tie ir visi nevārītas svaigēšana. Viss tas, kas dabā, ko jūs atrodat, protams, tur arī vajag pieslēgt arī intuitīvo un tīri apziņu pieslēgt, ar apzinātā ēšanu. To mēs arī mācamies, mēs to apgūstam. Mēs arī mūsu ilgtermiņa grupā ļoti daudz runājam tieši par šī ezotērisko pusi, ja? Kas patiesībā ezotēriskā puse, tā ir tikai saukta tāpēc, ka cilvēki neizprot ar prātu patiesībā smalkās
smalkos fizikas likumus, principā. Jā, tie smalkie fizikas likumi, bet, paldies Dievam, šobrīd nāk ārā kvantu. Par kvantiem mēs daudz runājam, jā, un tā. Tāpēc noteikti vienveidīgs augļu uzturs nekaitēs. Tāpēc, ka visā dabā dzīvnieki ēd mono. Principā dzīvnieki ēd mono uzturu, jā, vismaz mono ēdienreizes, jā. Ja jūs pavērosiet, jūs to ļoti labi sapratīsiet un redzēsiet, jā. Tā kā mēs ar to, ka mēs liekam mazāk sev iekšā šo dažādību, mums nav vajadzīga dažādība. Tas ir atkal ieprogrammēts, ka mums ir vajadzīga dažādība. Tas tāpēc, ka mums ir novājināti šie endokrīnie dziedzeri, mums ir novājināta šī gremošanas sistēma. Mums, piemēram, virsnieks vairs nespēja minerālu vielas izplatīt, jā, vai ar cukuru netiek galā. Tad tas tiek dozēts, tā kā pilinās cilvēkam, tā kā mēs esam tā kā zem kapeļnīcas, krieviski teiks, jā. Mēs esam tā kā tādā, tā kā pie sistēmas pielikt, jā, kur mums tiek iepilināts konkrēta deva, jā, un ne vairāk, ne mazāk, jā. Tiklīdz tas aiziet no normas, uzreiz sākās problēmas. Bet tā tam nav jābūt. Mums reāli tā tam nav jābūt, jā. Ir jābūt tā, ka mēs varam dot šo vienu apelsīnu, un no tā viena apelsīna ķermenis varēs dabūt ārā to, kas tam ir vajadzīgs. Bet tas nenotiks uzreiz. Tas nenotiks noteikti uzreiz, jā. Sākumā, protams, tas arī atkarīgs no katra cilvēka iedzimtības, jā, kas jums ir, vai jums ir kaut kāda ģenētiska iedzimtība, kaut kaita, jā. Tieši ar gremotnes traktu, piemēram, kā jums gremo aizkuņu dziedzers, kā notiek tieši tātad cukuru izplatīšana vielmaiņa organismā, jā, tas notiek caur virsnierēm, jā. Aizkuņu dziedzers palīdz cukura, tātad, glikozes, piemēram, transportā, tas ir insulīns, jā, bet patiesībā mums ir vajadzīgs tikai fruktoze. Mums ir vajadzīga fruktoze, vienkāršie cukuri, jā, kas iesūcās asinīs uzreiz, un tiem pat nav vajadzīgs insulīns, jā. Un pat nesenie atklājumi ir Amerikā, es aizmirsu, kur universitātes zinātnieki, vai tā bija Kalifornija, vai es neatceros, kur universitāte. Atklājums ir pēdējais, jā, un paldies Dievam, ka tas nāk gaismā, ka organisms glikozi sadala fruktozē. Jā. Tieši tāpat kā proteīni, olbaltumvielas tiek sadalīts aminoskābēs, un mums tāpēc nav jāēd olbaltumvielas, mums ir jāēd tīrā veidā aminoskābes, lai organisms pēc iespējas mazāku enerģijas patēriņu tiktu pie enerģijas. Nevis tā, ka viņš patērē daudz enerģiju, lai dabūtu mazāk enerģiju. Mums ir vajadzīgs darīt tā, lai organismam, lai notiek tātad, efektīgi šī enerģijas apmaiņa, jā, kad tu dod enerģiju tīrā veidā un uzreiz tā tiek izmantot, vai ne? Tieši tas pats ir par ūļhidrātiem, jā, ka ūļhidrāti arī tiek sadalīti vienkāršajos cukuros, un tieši tas pats ir par taukiem, kas tiek sadalīti taukskābēs. Un nekas no šīm saliktajām vielām mums nav jālieto. Tas tikai apgrūtina mūsu ķermeni. Jā, organisms ar to tiek galā. Jā, tiek galā ar olbaltumvielām, mēs tiekam galā ar ūļhidrātiem, ar taukiem. Mēs tiekam, varbūt vēl visinām, varbūt, ja nav pavisam novājināts šis endokrīnā dziedzera sistēma un gremošanas trakts. Bet ir jau stadijas, ka cilvēka organisms vairāk ar to netiek galā. Tāpēc sākās problēmas, sākās tātad aizcietējumi, sistēmiskie aizcietējumi, jā. Un tātad ir šī slimība, jā. Tātad ir šie ieslēgtās skābes, tas rada skābes, jā. Lūk, to es arī gribētu teikt, ka vienveidīgs augļu uzturs noteikti nekaitēs. Noteikti, tas tikai būs labāk. Jo mēs ar vienveidīgu augļu uzturu dodam tikai vienu augli, piemēram, apelsīnu. Ja? Mēs dodam tikai apelsīnus, un aknām nav vairāk nekas jāšķiro. Tas tātad izmanto šo apelsīnu pilnībā. Tur ir gan vitamīni, tur ir gan minerālvielas, tur ir elektrolīti, tur ir tas pats minerālvielas, ja? Tur ir tātad tur viss ir, kas ir vajadzīgs. Aminoskābes tur ir, ja? Un pat taukskābes tur ir, ja? Un es zinu, ir cilvēks, kas dzīvoja pusotru gadu uz apelsīniem un izvilka sevi ārā no 4. stadijas onkoloģijas, tātad no vēža. Ja? Tagad tie ir reāli stāsti uz reāliem cilvēkiem, un ja kādam ir vajadzīgi kaut kādi zinātniski pierādījumi, tad tie ir visprecīzākie zinātniskie pierādījumi ir tas, kas jums sēž priekšā, pretī,
Tie cilvēki, kas to dara, ne tikai es, protams, ir pasaulē tūkstošiem cilvēku, kas jau to ir darījuši, un tie ir dzīvi piemēri. Nekas nav labāks zinātnē par reālu, praktisku pierādījumu. Mums nav vajadzīgs vairs nekādas teorēmas vai teorijas. Mēs paņemam apelsīnu, mēs paliek pusotru gadu viņu ēdam, un mēs redzam rezultātu. Kādi vēl ir vajadzīgi zinātniskie pierādījumi, es nezinu. Ja? Tālūk. Tātad nākamais jautājums. Nākamais jautājums mums ir, vai... Jā, tātad bija jautājums par svaigēšanu. Organisms var saņemt nepieciešamās olbaltumvielas un taukvielu daudzumu. Arī tās ir nepieciešamas. Ir lasīts, ka viena badošanās diena nedēļā nodrošina toksīnu izvadīšanu. Vai tā ir? Jā, uz to jau es atbildēju, vai ne, par olbaltumvielām un taukiem, jā, kad loģiski tas tiek nodrošināts. Mēs neuzņemam taukus kā tādus, mēs neuzņemam olbaltumvielas kā tādas. Olbaltumvielas jau ir otrreizējās pārstrādes materiāls. Tie ir šie audi, tā roka, jā, tā āda, kas mums ir, tās jau ir olbaltumvielas, ja, tas jau ir sintezēts. Es ēdu augļus, es ēdu salātus, es esmu svaigēšanā, un man ir ļoti laba āda, man uzlabojās mati, es taču nesabrauku kopā, jā, es nebrauku kopā, bet es zinu, kā to darīt. Ir svaigēdāji, kas izdara nepareizi. Ir cilvēki, kuri neiziet cauri detoksu simptomiem. Tā ir cita tēma, ja? Tā ir vēl tēma klāt. Par to es arī ļoti daudz runāju, ja? Kad ir jāsaprot, ko dara, ir jāzina šie likumi. Ja? Un ja mēs vadamies pēc tiem likumiem un ejam cauri kā tauriņš no kāpura pārveidojas par tauriņu, ja? Kā kāpurs pārveidojas par tauriņu, ja? Arī mēs, ejot cauri kaut kādā brīdī, kļūsim par šiem kāpuriem, kuriem notiek šis transformatīvais posms. Ja? Un te mēs skaram arī identitāti. Arī identitāti nāksies nomest veco nost. Ja jūs gribat izmaiņas savā veselībā, ja jūs gribat izmaiņas kaut kādas vispār savā dzīvē, mēs varam izvērtēt, protams, kur mēs esam, vai mēs esam vispār apmierināti ar to, kā mēs dzīvojam un kur mēs esam. Un ja mēs kaut ko gribam savādāk, mums ir jāmaina tie instrumenti, mums ir jāmainās pašiem, mums ir jāmaina veids, kā to sasniegt un jākļūst par citu sevis versiju, lai mēs būtu tur, kur mēs vēlamies būt, jo mēs ar to, ko mēs esam darījuši, mēs nesasniegsim citu rezultātu. Rezultāts būs visu laiku tāds pats. Tāpēc es uzskatu, ka visvērtīgākais, ko jūs šobrīd varat darīt, ir uzreiz nemesties svaigēšanā, bet šo visu kārtīgi izzināt. Ja? Un tāpēc arī es rīkoju, man ir arī 7 dienu izaicinājuma programma, mēs rīkojam arī 21 dienu augļu ēšanas izaicinājumus. Ja? Un visas šīs programmas ir radītas speciāli tiem cilvēkiem, kas vēlas kaut ko mainīt savā dzīvē, vēlas mainīt savu, novērst slimību. Bet slimība, redzat, jūs varat novērst slimību, tā nav māksla. Tīri novērst kā simptomus, jūs aiziet pie homeopātija, tagad visu kaut ko var novērst. Bet slimība nav mērķis. Slimība jau ir rezultāts. Saprotiet? Slimība ir rezultāts jūsu dzīvesveidam. Tāpēc, ja jūs gribat novērst slimību, bet nevēlaties mainīt dzīvesveidu, es baidos, ka es jums nevarēšu palīdzēt. Un jums nevarēs neviens palīdzēt šajā sakarā. Ja? Protams, ka jūs varat arī, tas ir atkarīgs arī, kurā situācijā jūs atrodaties, ja? Jūs varat, protams, ja jums nav tik smaga, piemēram, situācija, nav nekādas mirstamās kaitas, kā saka, ja? Kas ir steidzami gadījumi, tad jūs varat, protams, pieslēgt svaigēšanu, piemēram, tie paši sāka varbūt ar 75%, pēc tam iet uz 80%, ja? Ideālā variantā, ja svaigēšana jums ir 85%, tas būtu ideāli, ja? Protams, ka ir jāgatavojas, ka jums būs simptomi. Ja? Un par to arī cilvēki jautā, ka jā, bet es jau tur 5 gadi esmu svaigēšanā un es visu laiku esmu slima. Svaigēšana vēl neko nenozīmē, īpaši, ja jūs lietojat sēklas un riekstus, tas vēl neko neliecina. Ja? Tāpēc vislabāk ir iziet tādu kursu, ko es piedāvāju, ja? Jo tiešām tur ir salikts kopā no dažādiem rakursiem. Mēs strādājam runājam arī ļoti daudz par tieši šo garīgo momentu, ja, savu garīgo veselību, emocionālo veselību, un kā tas viss ir saistīts, un cik ļoti mēs esam patiesībā šie
informācijas sakopojums. Jā? Mēs esam informācijas sakopojums. Un ar tādu informāciju, kādu tu liec sevi iekšā, tu arī izstaro. Tu esi tas, ko tu ēd. Nu, patiešām tas tā ir, vai ne? Un, ja kāds ēd, protams, dzīvnieku valstības produktus, jā, jūs uzreiz pēc svaigēšanā ejot iekšā, jūs uzreiz jutīsiet šo atšķirību. Jūs noteikti uzreiz neieiesiet 100% svaigajā, es no jums negaidu, bet jūs redzēsiet noteikti atšķirību, kā jūs jūtaties, vai ne? Tā kā to es arī gribu teikt, ka viss nepieciešamais, mēs saņemam visu nepieciešamo, jūs paskatieties uz dzīvniekiem dabā, uz ziloņiem, mēs paskatāmies uz gorillām kaut vai labi, mēs paskatāmies sugai tuvākie, kas ir tie primāti, jā. Viņi neēd, nu labi, viņi varbūt ēd kaut kādus kukaiņus, jā, ir pat, protams, tas kanibālisms ir pamanīts arī starp pērtiķiem, bet viņi nevārta to gaļu. Tad to gaļu, piemēram, ēd jēlu, jā, bet kurš latviets, ne, bet kurš cilvēks vispār, jā, nevar iedomāties ēst asiņainu jēlu medījumu. Ja? Ir, protams, tādi, kas to dara. Tad es teiktu, jā, tas arī ir bāzisks. Tas ir bāzisks, jā. Bet vai tas ir mūsu sugai piemērots? Nē. Mūsu gremošanas sistēma, mūsu sistēma vispār ir bāziska. Mums ir jādod bāzisks uzturs. Tas ir vienkārši likums. Kāds var teikt, ka es nepiekrītu, ir citas versijas. Lai tā būtu, tad labāk jūs nepiekrītat un lai ir cita versija, bet šī nav mana versija, šī ir dabas versija. Šī vienkārši ir fakts, kā saule spīd debesīs. Ja? Nu, te mēs esam vienkārši, te ir jāpieņem to, ka mēs esam šī fiziskais plāns, mēs esam šīs bioloģiskās ierīces, es to saucu par bioloģisko antēnu vai bioloģiskais avatārs, ar kuru mēs, kas mums ir iedots, ko mēs varam izmantot šajā 3D pasaulē. Ja? Un tas ir mums dots, lai mēs varētu tātad iziet šīs dvēseles uzdevumus, jā, baudīt un tā kā pieredzi gūt, jā, un dvēseles iespēja tieši evolucionēt, jā, tieši augt, jā. To es tā arī skatos, jā, un es uz savu ķermeni skatos kā uz templi, jā. Es arī nāku ārā no ļoti toksiska uztura. Es neesmu bijusi nekad vesels cilvēks, jā, es esmu bijusi vienmēr tāds neveselīgs bērns, pieņemsim no bērnības jau ļoti, jā, un man bija ilgs tāds periods, ka es nevarēju neko ēst, jā, man bija arī, es biju uz diētas, jā, un tā kā man palika labāk, es vienkārši norāvos, jā, es ēdu visu pēc kārtas, un sabojāju vēl vairāk organismu, jā, tā kā mūsu šīs programmas, ego, identitāte, šī identitāte mums liek ēst un darīt un dzīvot pēc tā, kā tas ir ieprogrammēts. Jā. Jo uzturs, vai teiksim tā, tie ķīmiskie savienojumi, ko mēs liekam sevī iekšā, nāk ar savu informāciju, savu enerģiju un ietekmē, noslāņo, ne tikai fiziski noslāņo, ķermenis noslāņojās pret tiem, lai aizstāvētos no tiem, jā, tā kā pasargātu sevi, jā. Nav tā, ka ienāk, piemēram, tas uzturs, viņš uzreiz rada kaut kādus. Jā, viņš rada vielas, tās ir vielas, ko organisms nevar izvarīt viegli, jā. Tās ir vielas, pret kurām organisms rada milzu gļotu, tātad šos noslāņojumus, lai tikai varētu pasargāt savus iekšējos ļoti trauslos un kā lai teikt, trauslos audus, jā, mūs ļoti maigos audus, jā, un tas arī rada šo slimību. Ja tas tiek darīts vienreiz, tas nekas, 2 reizes varbūt, 3 reizes, bet ja mēs tā ēdam nepārtraukti tiek liktas iekšā šīs vielas, tad vienkārši tas noslāņojums ir tik biezs, jā, un beigās arī, sākās šī acidoze, sākās šie limfātiskie nosprostojumi, jā. Un tur arī ir šis slimības sākotnējā bloki, visi tie bloki. Mēs redzam arī limfātiskais bloks, pēc tam ir enerģētiski, frekvenču līmenī, beigās ir galvā bloki, jā, un mēs esam, jā, ar tādu apziņu, ar kā mēs ēdam arī, vai ne? Jautājums arī ir par to, cik daudz augļu dienā ir jāapēd. Pilnīgi nav nekāda limita. Ēd, cik grib. Gribi ēst, ēd augli.
gribi ēst, ēd augli. Ja tu esi aktīvajā detoksā, tad ir augļu ogas melonas. Es dzīvoju tā, ka es ēdu arī salātus. Es ēdu arī salātu, bet tie ir tomāti, gurķi, kas arī principā skaitās pie augļiem. Ja? Tie ir dārzeņu augļi. Ja? Tā kā nav nekāda limita. Tā kā jūs varat ēst, cik vēlaties. Ja? Lasīju, ka Indijas rieksti nesot labi, bet es tos izmantoju taisot mērcītes, vai man tie būtu jāaizvieto. Par riekstiem arī ir tāda lieta, ka ja mēs ģenētiski būtu nākuši no tādiem vecākiem, kas ēduši ir tikai svaigu, tad rieksti būtu saujiņa rieksti dienā ir, nav nekas, jā, tas ir ok. Bet ir tā, ka mēs esam nākuši no ģenētiski piesārņotas, mums ir organisms, jā, un tas ir tieši olbaltumvielas, kas mums nodara skādi. Tieši šīs saliktās olbaltumvielas arī noslogo nieres. Un mūsu ķermenis atkal mēs atgriežamies pie olbaltumvielām, tāpēc, ka rieksti sēklas ir olbaltumvielas, tikai dabas. Tātad augu valstības olbaltumvielas, jā. Pupiņas arī. Bet par pupiņām ir pilnīgi arī cita epopeja. Pupiņas vispār nebūtu mums jāēd. Ja mēs nevaram tās ēst zaļas, mēs viņas nevaram ēst vispār. Mums viņas nav jāēd vienkārši, jā. Tiklīdz mēs viņas vāram, tur vairs nav tās vielas. Tur ir viss salīmējies, tur ir smags, tur veidojās cieta drausmīgākās daudzumos, jā, un nekas labs no tā visa nav vairs, jā. Un tātad, riekstiem nē. Būtībā riekstiem nē. Ja tu ej vienkārši svaigaišanā iet, jā, labi, tu tur ej, bet tev ir jāskatās, kāds tev ir šis ķermeņa stāvoklis. Kāds piesārņojuma līmenis tev ir, jā. Jo svaigaišanā tev nāks ārā simptomi. Un tu pamanīsi, ka šie simptomi pastiprināsies tieši tad, kad jūs ēdat sēklas un riekstus. Tad, kad jums jau viss būs nomests, būs palicis tikai svaigaišana, jūs redzēsiet, ka no sēklām un riekstiem patiesībā paliek smagāk. Ja? Tā kā tos mēs nelietojam. Mums sākumā es arī iesāku teikt par olbaltumvielām, ka tās olbaltumvielas, ko mēs liekam no malas, ja, ko mēs liekam iekšā ar kā gatavus jau struktūras, ja, ko mums nav jālieto, ja, tās olbaltumvielas ķermenis, mūsu organisms redz kā svešķermeņus. Un ar tiem attiecīgi rīkojās. Viņas redz kā antigēnus. Ja? Tā kā organisms cīnīsies pret šīm olbaltumvielām, pret šiem riekstiem, pret šīm sēklām. Bet ja jums ir toksiska stadija, jūs uzreiz to jutīsiet. Ja jums nav, tad jūs nejutīsiet. Jums jāskatās arī, kā jums filtrē nieras, ja, un tāpēc, ka caur nierēm mēs izvedam visus šos sistēmiskos piesārņojumus, ja, tātad šūnu piesārņojums. Tā, cik mums paliek laiks, vēl drusciņi vēl parunāšu, bet vairāk pāris jautājumu vēl. Tātad svaigi augļi veicinot vēdera pušanos. Tā raksta, ja. Tas ir jautājums, ja. Svaigi augļi veicina vēdera pušanos. Tas ir tikai tāpēc, ka auglis nāk ar dzīvu elektrisku struktūru. Tas ir nevārīts, tas ir dzīvs, tam ir miza. Tad var nomizot. Tiem, kam pušās vēders no augļiem, tad nomizojiet tos augļus. Ja? Bet aizkuņa dziedzers netiek galā ar augļu struktūru. Tikai tāpēc, ka mums ir novaināts gremošanas trakts, kā jau es arī teicu pašā sākumā. Būtībā mēs dzīvojam visu savu dzīvi ar vārītu uzturu. Mēs dzīvojam uz bēbīšu pārtiku. Mums ir putriņas, mums visu laiku ir bēbīšu pārtika, principā. Mēs arī savus bērnus tā mācam ēst, lai arī viņiem tā būtu. Ja? Un tā ir katastrofa, kas notiek pasaulē patiesībā. Tā ir katastrofa, jo tas rada slimību. Tāpēc, ka ir atrofējušies orgāni, pārstimulēti endokrīnie dziedzeri, kas ir atbildīgi par dažādu steroīdu ražošanu, jā, tātad dažādu hormonu ražošanu, jā, sintezēšanu un izplatīšanu, minerālvielu izplatīšanu un kalcija izplatīšanu, kas ir atbildīgi epitēlija ķermenīši, jā. Un tas viss ir
zem katras kritikas. Jā. Tāpēc arī pūšās vēders no augļiem, pūšās vēders no zaļumiem. No zaļumiem varētu pūsties vēders, tāpēc, ka zaļumi būtībā mūsu gremošanas traktam nav domāti. Jā, tie ir vairāk herbivoriem, un arī burkāni, un tā kā nevārītas bietas, jā, un burkāni arī ir vairāk herbivoriem. Bet, nu, protams, ja jūs spiežat sulās, jā, vai arī smalks arī vējat, jā, tad vēl var viņus ēst, jā. Bet no tiem arī var pūsties vēders. It īpaši no zaļumiem. Tātad zaļumi, un tātad var pūsties vēders arī no tā, ka virsnieras neizplata cukuru, netiek galā ar šo cukuru. It īpaši, ja cilvēks ēd augļus kopā ar kaut ko citu. Ja jūs ēdat augļus vienus pašus, būtībā problēmām nevajadzētu būt, jā, jo cukurs tie uzsūcās uzreiz, un, protams, ja jums virsnieras zem kādas kritikas, tad var būt arī kādu laiku pūsties vēders no augļu ēšanas tikai. Un trešais iemesls var būt arī parazīti. Jā? Tātad šie sēnītes, dažādas sēnītes un tieši tās, kas fermentējās, jā? Fermentēšanās rezultātā. Tātad parazīti vai baktērijas, kas rodās fermentēšanās rezultātā. Tālūk. Tā kā šodien tas būs viss. Būšu atbildējusi uz pāris jautājumiem un domāju, ka es to ieviesīšu kā tādu tradīciju, iznāk tik pa laikam un atbildēt uz jautājumiem. Un ja tev ir kāds jautājums, droši raksti zemā komentāros. Un ļoti forši būtu, ja tu uzliktu arī šim video īkšķīti augšā vai like, tāpēc, ka šī informācija ir tikai un vienīgi ieraugāma tad, ja jūs to atzīsiet par labu esam, un arī to atradīs citi. Noteikti arī dalieties ar citiem, un lai vairāk cilvēku uzzina par šo sistēmu, šo dabas sistēmu, un spēj palīdzēt sev un saviem mīļajiem. Tā kā esi vesels, esi mošs un kļūsti pats sev dziednieks. Uz tikšanos nākamreiz!